Tā, kas atcerās. Sarūga, nu nepien nekāda vaina, rūgušpiens bija, varēja dzert rūgušpienu. Простокваша. Знаете, что такое простокваша? 24 часа молоко забродило, можно было пить простокваšu. Kurš tagad riskēs kaut ko saskaldēt? Var, jā, tādu var atrast, bet mēs tā globāli. Ja, tātad mums ir grējuma izstrādājumi, biespiena izstrādājumi, siera izstrādājumi. Un tātad, ja tas ir izstrādājums, tātad, nu, kāds kalcija avots tas varētu būt? No pulverīša diez vai kādu avotu, ja mēs varēsim reāli iegūt. Nu, un ceturtā grupa, kurai būtu jābūt visvienkāršākai, bet viņi ir vissarežģītākā, tā kā tie ir augļi un dārzeņi. Un šodien kādas, es nezinu, 10, 15 reizes es dzirdēju vienu te gripas laiks, un tas jums par to gripu būs tā kā to zīvēju mēnesi atpakaļ. Un visi, lielākā daļa, pareizāk sakot, jo visi nekad nav visu, bet lielākā daļa cilvēki saka, tagad ir jāceļ imunitāte. Tagad ir gripas laiks. Un cik labi ieeja, Mego, Maksims, Skaists, Iki, ko vēl mazinu? Nu, un ko pērkam? Bērniem, mamītei. Vai ne šajā gada laikā? Nu, nestāstiet, jūs gudrus tagad žingu verpēk. Ar 10 gadu atpakaļ. Citroniņu, vīnodziņu. Vispirms citroniņu, vīnodziņu, apelsīnu. Mums taču nekādas problēmas nav tagad. Bet tur tā nekā iekšā nav. Mums kompānijā labu laiku atpakaļ bija fantastiska kundze, nu viņa tagad tādā pieklājīgā vecumā, viņa tā katreiz nevar atskriet pie mums. Viņa tā tuvu Latvijā izveidoja tomātu un ģirgi audzētāju biedrību. Tad, kad es iepazinos ar visiem, viņa teica, Cītiņ, jums ir mājās tur rozes vai dālīs? Es teicu, jā, ir. Viņa saka, nu tur utis ar metās. Es saku, jā, ko jūs darat? Mēs tur ar deci, tur ar puņu, jūs nopērkiet vīnodziņus, nomazgājiet, to ūdeni ārā neliet, ieliet tā pudelītēm, un pa tām rozītēm, pa tām dālijām. Es jums nopietni saku, jūs varat man ticēt, es nevaru. Nu, lūk, tā tad ir ar šiem augļiem un ir ar šiem dārzeņiem. Nu, neaizraujieties ar šīm nesezonas delikatesēm. Neaizraujieties ar šīm nesezonas delikatesēm, jo šodien mēs daudzreiz runājam par to, ka diemžēl šodien, ja, viss tas, kas attiecās par pareizu uzturu, par uzturā, par sabalansētu uzturu, par to šodien runāja ļoti maz. Un bija tā nejauši izskrēja, ja, tur, cik tur vajadzēja tos banānus apēst, lai to diennakts devu, jā, mēs nodrošinātu. Jā. Un būtībā 50 kg pārtikas nodrošina šodien diennakts devu ar visiem vajadzīgajiem elementiem. Kurš var to apēst? Kurš var nopirkt? Katru dienu. Katru dienu. Nu, lūk, un tagad tie bija tie 4 riska faktori. Man kaut kā man stuvāk tautai gribu, lai jūs varat labāk. Tātad, šodien mēs daudz runājam par imunitāti. Ja? Tas ir svarīgi, Daudzi uzskata, ka imunitāte, nu,
mēs viņu vai nu zaudējam, vai viņi mums mazinās, it sevišķi kādos gada laikos. Ziemā, rudenī, pavasarī, vasarā, var sakot. Tad ir gripas laiks, man ļoti patīk. Un cilvēki, ko prognozē? Tagad būs gripas laiks, tagad jāsēdās tur. Mēdus, ķiploki, ja? Uz priekšu es varu kaut ko sastimulēt. Nē, un tas pat ir bīstami. Un pastāv trīs maldīgi uzskati. Nevar stimulēt imunitāti uz gripas laiku. Nevar uzstimulēt imunitāti uz pavasara nogurumu. Tagad tāda ļumena, ko jūs gribat? Tagad pavasars. Kādam tagad ziemā, depresija, ja? Visu laiku ir kaut kādi momenti. Nē. Un mēs atgriezīsimies pie tādas vienas ļoti nozīmīgas lietas. Tātad cilvēks sastāv no miljardiem sīku mazu šūniņu. Es tādu vienu. Daudz šo bildīti jau zinu. Tāda viena skaista šūniņa. Un lai ar mums nebūtu lūk šo neadekvāto reakciju, un mēs nereaģētu uz šo saaugstēšanos, uz šiem vīrusiem, tātad ir ļoti svarīgi, lai vienlaicīgi, arī ir tāds aplams uzskats, jā, jums tur labs produkts, vajag sākt ar attīrīšanu. Es saku, ziniet, bet fizioloģiski, no fizioloģijas viedokļa ir jādara vienlaicīgi, ja, jo katrai šūniņai ir jāsaņem vienlaicīgi gan ūdens, gan skābeklis un vispār 116 elementi. Melno. Otrā galā. Var? Kā gribat? Ras nav. Labi, lai jūs tā riktīgi redzat. Tātad 116 elementi, sākot ar visiem taukos ūdenī šķīstošajiem vitamīniem, visiem mikroelementiem, makroelementiem, taukskābēm, aminoskābēm, fermentiem, viss, ja? Viss tas, kas ir man, jums, katram vajadzīgs diennaktī uzņemt, ir 116 elementi. Un lūk, visiem šiem elementiem brīvi jānonāk katrā mūsu organismu šūniņā. Vienlaicīgi jānotiek. Vissvarīgākais ir, kas jāsaprot katram. Tad, kad šī šūniņa būs labi pabarota, хорошо накормлена клетка, хорошо накормлена, tikai tad viņa būs spējīga no sevis izgrūst ārā toksīnu, šlakvielas un visas tās draņķības, ko mēs uzņemam arī kopā ar pārtiku. Tikai, un cita mehānisma nav. Un nevar vispirms attīrīt šūnas līmenī, un tad es sēdīšos kaut ko labu. Nekas nenotiek. Tā nestrādā mūsu organisms. Tātad vispirms, jānotiek ir barības vielu nokļūšanai šūnas līmenī. Un tikai tad tāda labi pēdusi, stipra, aizsargāta šūna spēj no sevis izgrūst ārā nevajadzīgos toksīnus, šlakvielas. Un, protams, tāda labi pabarota šūna dalīsies attiecīgi un veidos atkal jaunas un pozitīvas šūnas. Un tā formula ir vienkārša. Aizsardzība, barošana un attīrīšana, tam visam jānotiek vienlaicīgi. Очистка, защита и кормление клетки
Одновременно. Одновременно. Nu, un mums ir tā iespēja, mēs ar savām šīm kapsuliņām uzlabojam šūnas bioloģisko sistēmu. Un mēs varam to izdarīt. Un iedomājieties pareizi, jums ir brokastīs šķīvis, pusdienās šķīvis, vakariņās šķīvis ar uzturu, kuru jūs tur lietojat. Nu, adekvāti, tie nav 50 kg, nu es to nevaru izdarīt, jā, nu nevaru. Bet man ir šie elementi jāuzņem. Tātad, kāda man pastāv šī iespēja, paldies Dievam, mums ir šīs kapsulas, un mēs varam savu uzturu padarīt pilnvērtīgu ar šīm kapsuliņām. Un te varbūt arī ir tā atbilde uz to gripas laiku un uz imunitātes stimulēšanu. Labi pabarota katra šūna, attīrīta un aizsargāta, viņa nereaģē uz kaut kādiem klejojošajiem vīrusiem, viņa nereaģē uz klejojošajiem, citiem kādiem elementiem. Organisms ir normālā stāvoklī, un viņš nereaģē. Viņš vienkārši uz to nereaģē. Un jums ir jāsaprot, ka nevar savu imunitāti stimulēt kaut kādos noteiktajos posmos, jo fizioloģijā ir tikai viens likums – 24 stundu 24 stundu likums, un cita likuma nav. Visas bioloģiski aktīvās vielas, dabas vielas, kuras ir ieliktas uzturā, mūsu organismā strādā tikai 24 stundas. Un pie šodienas manas fiziskās slodzes, pie manas garīgās slodzes, tikai 24 stundas. Pienāk nākošā diena, mēs aizējam uz vienu svarīgu ofisu, tur vistiņu vai gailītes, cik tam uznām darīt. Un organisms saka, jauna diena. Un atkal man vajag visus tos pašus elementus. Un nav fizioloģijā cita likuma, kā tikai 24 stundu likums. Šodien ir tāds laiks, mēs par ekoloģiju jau vairs nekāds briesmas stāsts jau bija mums. Par uzturu es jau jums arī visu pateicu. Jūs tagad zinat. Bet ir stress. Un par stresu man gribētos teikt tādu ļoti svarīgu lietu. Šodien stresā ir visi. Visi. Pieaugušie ir stresā. Mammas ir stresā par bērniem, bērni ir stresā no skolas un no mamām. Tēti stresā no bērniem un no sievām un no draudzenēm. Un no darba. Un tad man gribētos teikt tā. Mums ir fantastisks produkts Paks. Paks plus, Paks forte. Šodien Paks vajadzīgs pilnīgi visiem. Un pat arī tiem, kuriem nav stresa. Viņš saka, es esmu mierīgs tā kā jūra. Tikai neskapēc uz laiku krāt kāju. Vai kaut kur ar pirkstiem pa galvu. Esat redzējuši tāds? Viņš runā.